stāsts no dzīves un saistībā ar valodu un ar tālēnās izteiksmes līdzekļiem. Un tic, ka baterija nāk, un tas man atsauc atmiņā. Jo tā, ka māca valodu, man studenti varbūt atcerās, tas ir metonīmijā, ļoti sarežģīts tālēnās izteiksmes līdzekļus. Bet mēs visu laiku runājam metonīmijās, visu laiku, un tur ir tagad kaut kas ir saistīts ar kaut ko. Piemēram, nāk mums meitene, kura gatavo kafiju. Mēs nesakam, reku nāk meitene, kura gatavo kafiju, mēs sakam, kafija nāk. Labākais gadījums, tagad man tur drusku anekdots arī būs, no jums arī sagaidies, pastāstīsiet. Bija džema kafejnīcā, un tagad mēs ēdam, bet vienai manai kolēģi ir nenes pusdienas. Un mēs jau visi apējam savu kauns, bet mēs ēdam, mēs tevi negaidīsim tā, un pēkšņi nāk, jo vēdienas, saprotiet. Un visi saka, pusdienas tavas nāk. Nāk meitene, kura nes pusdienas. Tas nozīmē, viss ļoti labi, jo te nāk pusdienas, viss notiek. Par Rēzekni un par Rēzeknīšanu es pat esmu Viļāniete. Tad pat netālu, un izmantojot iespēju, vairākas reizes lielīšos šodien, tad par visiem Viļāniešiem, kur šeit ir arī ārkārtīgi lepojos ar šitā grāmatiņa, ja jūs esat Rēzekniešiem, tādas nav. Es tā kā Viļāniete, tagad būšu Viļāniete, ja? Un šitai ir poļu pētniece, tāda Stefānija Uļanovska, kura 19. gadsimtā dzīvoja Viļānos. Un savāca tik unikāls folkloras materiāls par viļāniešiem. Tur vienkārši lasot katru lapiņu, vienkārši tur ir viss, ko vien varēja pateikt, ja, par viļāniešiem, kūkojiešiem un visiem pārējiem. Rēzekniešiem vēl nav tādu materiālu. Un pilnīgi jūtu, ka te savākušies cilvēki, kuriem varētu ģeržnut un kaut ko tādu izdarīt, jo es arī apkopojot, es tā labi teicu, kas es nevaru par Rēzekni pastāstīt, bet tagad es sāku skatīties. Ziniet, ir tā, ka nemaz arī nav tik daudz. Un es priecīgi, ka jūsu ir daudz, jo man būs viens uzdevums jums beigās, kur es jums gribēšu dot, bet tad jau mēs redzēsim, kādas mums veiksies. Un tad par Rēzekni. Es gribētu īt seņokajiem stostim, iztiem drusku jaunokajiem. Ir pats tāds, seņokais, ir laikam vislabāk zināmais. Es domāju, ka jūs arī visi zinat to teiku par Rēzeknes rozi. Ja? Par rozāli, rasi, dažādi jūs sauc. Pastāstīšu arī, ka gatavojot lekcijas, te apstaigoju savus kolēģus, sacīju, ko jūs zināt, pastāst, kaut ko jaunu, pastāst. Tas visi domāju, saka, tā par rūzi. Jo visi ir neko cita, tikai par rūzi un par rozāliem. Bet patiesībā es tā pazadieru, es saprotu, ka tī ir daudz ko stostē. Ļoti daudz ir materiāli tīši par mūsu piskolu, par mūsu senību pili, par rūzi, rozāliem vai kā jūs sauc. Bet ar folkloru ir tā, ka folklora ir fenomens, kuru tagad visi zina, bet neviens līdz galam nesaprot. Tomēr. Piekrītat? Un patiesībā tagad, ka pavaicā, ko nozīmē vārds folklore, ka pazaverās visādos arhīvos, folklora saistos ar ko? Var pareizēt? Ar ko? Tauta. Motisko. Ar ko? Tautas dzīsmu. Ar tautas, ar otru daļu. Ne tautas, bet ar dzīsmām. Un pilnīgi folkloras ansambļi, etnogrāfiskie ansambļi, dejošana. Gandrīz nav vairāk, ka folklora būtu mutvārdu daļa. Ziniet, kā es saku, folklora, tautas daļa, tautas mutvārdu daļa. Bet vēl trokāk ir tā, ka to, ko mēs stostam viens otram, līdz tam brēžam, kad tas nonākot līdz gromotai, piemēram, latviešu tautas teikas, ja? Mēs izlasam tī par rūzi. Lasīt, domāju, cik garlaicīgi. Kas tī pastāst? Nekas, to mēs visi zinām, bija tī kungs, jām Pētrēs meitas, īdeva pilīt busam krejam, iblis. Bet es gribētu visiem parodāt, kāda patīsībā ir folklora. Ko ja es tostu par to pošu pili piemēram, ko mēs varam izzinot no olūtiem, kad mēs pazaveram drusku vaira, kā tikai publicētā grāmatiņā latviešu tautas teiks, vēsturiskās teiks, izcelšanās teiks, Ir tāda, ir tas seņokijas variants, noteikti visi zinīt, no kurīņas tad mūsu rūze ir gojusi, no Volkenberga tā saucamo, no Mokuņu kolna. Senokijas tos teikas variants no Gustava Mantefeļa, ka pricāņiem ir kā arī zinot, jā, ka varam lepotīs ar tū milzīgu materiālu, ko es ir savots, bet gribētu sacēt, ka Mantefeļs bija
akadēmiskais folklorists, Tūmā Ļodzējs, piemēram, ar Munu Viļānīti, Stefāniju Ļanovskijam bija kārs. Tīšā vārda nozīmē. Dēļ to, ka Stefānija Ļanovska rakstē, un tikai iedziet. Itī pazaroda kas izreizes. Itādi vordeņi, kurus jaunīšiem nav vajadzētu dzirdāt. Itādi tēmas, par kuram nazagribīs runāt. Itādi teksti, kurus lūksūtu tikai muti sazaceļās, ir viss kastī irtumos tekstus. A Mantēfelis sacēja, nā, tā ir nadrēks. Jo Mantēfeli teika, ja ļoti skaista. Ļoti skaista. Tās, ja trīs meitas, kaut kādām savu pils, ir viss saprotit, ja? Bet tautai tikai nav pītei. Tāpēc, kas ir kopīgais, tad drusku ir brocis gleznas, ļoti skaistas, ja? Nepareizi atributieta glezna, tas ir Napoleons orde, bet jis bija iejuts process mapētī, i dēļ tam jis ir nopubliciets kopā. Un, jā, tas ir Mokun Kons, tas ir Napoleons orde, tas ir daudz vēloks mākslinieks. Super. Tas nozīmē, ka visos olūtos ir tīlīts avoti, tas nav taisnība. Jā. Tie, kur rakstīts, ka tas ir brocinā, tas ir 19. gadsimta mākslinieks. Bet patiesībās, kad lasīju, man ir ļoti šaubas, ka man ļoti skatīgi gads ir 2271. Es vēl lasīju, es nevarēju saprast, kā tas ir. Tas ir dumots Pilskalna dibeno, pils ceļšanas gads, kaut gan tas ir 1264. jābūt. Bet no tamā laikā tas tā varētu būt, ka itā uzskata. Jā, man ir to jau patreiz brocis. Labi. Porējos gan jau, ka būs brocis. Tas, kas visam kopīgais, zinām, kā ir sauc mosas, ka jūs īslūdzētas, ir zinām, viens tais motīvs ir, varbūt arī jūs zinām, ka tad visam piļam esot bijuši sakaši zemi sejas, ka bija tagad varā izrīt cauri, tad visam vitam piļam. Bet tas, kas pazaroda ļaunas, jau vītava broce, ir broce, jā? Jā. Ja varam tad pastāt, kur ir rozite, to līdz nevarat būtus izlasēt, varat pastāt, kur ir rozite. Apakšā, jā. Tā, ite ir rāzika, ite. Lūdza. Viļaka. Viņa ir pareizi, jau tikos treisē lietos, 50% materiāli ļoti interesanti, jūs varat noteikti atsevišķi pieteikt. Bet tad ir tas, ko es sacīju, te, piemēram, te jau pazaroda gan laikrakstos, gan grāmatos tos par ko. Ir tā sadaļā pilis, ir tad nocipējuši vecais kunigaitis ar savām meitām dzīvoja ļoti saticīgi. Tādēļ tautu ļoti pārsteigusi vēsts, ka kādā dienā kunigaitis visas savas meitas nolādējis un licis dzīves iemūrēt pils pagrabos. Vot kas tā kā pastostīt. Neviens tos nepasaka, ja? Vot otrs piemērs arī. Ite jau pierakstēt folkloru bārņi, ir pierakstieši un vecākiem cilvēkiem pieāri. Bet tauta gan tagad aizvirsusi, kādēļ tas vecais kunigaitis vienā dienā visas savas 3 meitas nolādējis, saprotiet, ja? Ja mēs dzīvojam ar tādu domu, ka nolādēja, kāpēc nolādēja, tas ir vaicojums. Tā jau tad ir jozaverās alūtūs, jozaverās, kas ir pierakstīts. I te pazaroda visi motīvi, kurus es esmu atradusi, bet varbūt arī ir vairāk, kopēc eistam, kas kunigaitis savus meitas tika nolodījis, kā tas viss ir noticis. I tas pirmais, kur jau jaunīšam atsevainojos, ir incesta motīvs, saprotit, jā, vienā no teikums, ar citu to teiku ir pierakstījis, nav latgalīns, bet pierakstījis, Valkas, karaveirs, kurīs te ir izbojis dīnastu Latgolā Rāzikņā, ir pierakstījis vairākas ļoti interesantas teikas. I tas tos ir par to, ka tas tāvs sadaļāja tos pirms savam mētam. I pats dzēvoja pie Rozāļies, ir te Rāzikņā, es dzēvoju, es prīsmīgi izamīļoju savā mētā. Es gribēju arī dzēvot, kā ir stīvi. Rozāļies sacēja, nā, papīdu, es ar tad, ne, es apošu tagad stos, bet tī drusku citādi. Es ar tevi nedzēvošu, iegāja draugs, jauns un skaists kolbs, kas tī strudoja, iegāja to kolbu. Ar tī, vot jūs nocipiešu, vai tas viss tī skaņāja, es latviski rakstēju, ja, to teiku. Vecais bija samīlējies pats savā meitā, bet tā kā tā neielaidusies, tad vecais nozvērējies meitu mūžam paturēt pie sevis un tās tuvumā nelaist neviena vīrieša. Bet meita tomēr bieži tikusies ar kādu no kalpiem jaunu un skaistu puisi. Reiz tēvs nejauši abus tos atradis pašā grēkā, gultā, saka.
Ja? Lūk, i tad jau izjūt nulodāja, tad jau izjūt īlika pagrabā. Es redzēju, ka tu nebūs man, tu nebūs viņa vīna, un tad uzsporēs jau aiziet tas to stuli. Tas ir viens variants tikai, ja? Bet ir tas viens variants, mēs viņam parod arī vēl vismaz divas tēmas, kuras ir interesantas saistībā ar to Rieziknis rūzi. Vīna no tom ir taida, ka tas valkas puisis, tā kā nātic, ka Rieziknis latgalīšu puiši uzpār varētu to rūzi izdot. Ka nav tādas pieeja, es tā saku, bet ir cita tāda problēma, es tā saku, bet nevienam no latgaliešiem līdz šim nav bijis dūšas laisties ar svešo un nepazīstamo rodi, izīt reizi 9 gados. Es saku, tie izīti staigoja tie apļēki, saku, kas man atnes tikai do tī svietēti lītu, tad visa krīvs tev, es tev sīva bijušumu un tad to. Viņi viens nav var to izdarāt. I tas tos nebija dūšas laisties ar svešo un nepazīstamo visās tajās dēkās, kādas sagaidāmas, kad tie divi tā paliks gultā. Ja, tie viss ir tāds, tāds motīvs, ja. Šī varianti pazarot arī aizvalojot arī citos tekstos, ja, bet tas viens, kur vislabāk mēs to redzam, bet tas ir redzams. Nogušais ir suicīds, zinām, arī brīsmīga līta, i tīri, protams, otkon aizvīts tāls, sazatiktīs ar savu īmīļotu, bet, ja īslūga turnī, ja protestējot, nulāts, nūzasatās, i tad staigoja jau kā i gors aplieki, visus bīdēja, visu, ko saka. Te jau stosts ir par mīlestību. Ieliku arī Ļucis stostu, ja? To ir jūs ir tādi interesanti redzēt, ka visas nulodēmētas tas stāsts, visas izpurus to pagalmā. A Ļucē citaižot, tī izarodīs mote, Ļucis ir ozaļējis, ir marējis mote, esot izamīļojis ar pirmā pošā jaunajā gruģinīkā, kurā esot izamīļojis arī Ļuce. I tad jau pura savu mētu, īvilinoju pograbūs, īspīdetī, i tā ietī sievš, saprotat, ka mūsu pograbūs. I tā Lūcijai šo lāstu uzlika viņas māte, jo tā neprātīgi samīlējās tajā pat bruņiniekā. I tītai pat kā i tad mums ir rāsakņā, neviens nevar Ļucīs klopt. Nevar, ir mēģinojuši puiši, bet nevar. Bet te domāju tādi, ka jopastie tamā Lieldiņas naktī reizi 9 gados, a kod ir tas 9. gads, kas tu vairs zina? Te katru gadu jostaigai jovaktēti, to ka katrs var būt 9. un to laiku mēs nezinām. I tā ir Ļuce arī siež. I tur jau kaut ko, tas puisis no valkas saka tā, nevienam no... Pagaidām, tik ir tas pats, da? Ja? Tā, iepazīt, nav tāda latgalīša nulacnošanas, ka tik vikoši nav ar tā, viss izīt, ka nav. Nogušais ļoti interesantais motīvs ir etioloģiskais. Ko tas nozīmoja, kam? Viesture ir mums tāda, skarba bijusi. Kari, mēri, visādas slimības, cilvēki izmaruši, tas atsakortai. I viena no teikums tosta tā kā par laiku, kurīs ir pēc kara, ir pēc miera, kad visi cilvēki tā kā izmaruši jau ir. I tad, pirmā laikā, bija konkrētas vītas ir nosauktas, pastostiešies un ludzānīši varbūt zina, no Ludzas braucot pa Korsovas ceļi, nada braucot Kalatovkas kolna, tagad Čortovkas Graizijas kolnas, tāda nezinām. Grīžās lielceļš pa labi iz Gološovku. Pa labi no šo lielceļu ir Ilžas pūs, ar bišķiņ tur Dortas pūs, 2 pūri tī ir. Iztos ir par to, ka pēc kara, ka visi cilvēki jau pazuduši nāsot bez no to pūra, izļēdusi vacinka vecinēta, Ilža vordā, Ilža. I, ja es atsastāsti raugt, nav neviena cilvēka, neviena lūpa, visi beigti, visi apkauti, visa pasauli izsasta. I dzirdi tas, kas vēl tī raud, saprot. Ja aizīt, tad ir Dortas, ir šārtāda paša, drusku jaunoka, kā teika, saka, čučuts jaunoka. I tas kā īsi mēs tī iz vienu pilsātu, tī nav taisnu pilsātu, tī tā kā atbraukuši, vai naskaiti dzēvī kungi, i ļems tagad kā to pilsātu nosaukt. Tī izarodīs, ka tamā pilsātā ir Roze vai Rozālija ar 3 mētam, a Ludzā ir Luce ar 2 dālim, i tad Lucis ir Rozālijas vordā nosauca pilsāts, bet svarīgākīs tagad soksīs. I tad teikums var pādējis, šo sīvīšu bārņiem izaplatāja pasaules. Jūs jūtat? Ja? Kuriens pasauli radusies? No Ludzas un no Rēzeknes.
Nu, tā ir, bet latgalīšiem uzman tāda liela manija pastāv. Ne tikai šī teksti tu uztosta, piemēram, viena ļoti populāra posaka ir par vecēti i par veciņu. Baba ar dzedu dzēvoju. I tad baba saka, tā ir, mums ir viņam daudz bārnu, i baba saka, tā ir, mums ir vajag izkopt iz debesim vecēti. Vot īstota pupu, i obi divēji ko. A vec saka, kur bārnu? Saka, bārnu skabotos sabosim. I kopa tu pupu, obi divēji tam večam porplēst kabatas, at ir latgalīšu vecēti, latgalīši. Porplēst kabatas ir bārni izbierst pa visu pasauli. Tā ir rodos pasaulis. Saprotiet, ja? Mēs visu redzam, it arī motīvi izstrādot arī Rozālijā. Tā ir, tad Rozālija ir viena no tom, kurai pasaļiecūtīs pēc kāra, bet pēc kāra tā laikam arī ir. Mēs sokam dzēvot no jauna. Tīšām, pēc miera, pēc visam, tikam slimēm, un tā ir tas noteikti, ja? Un tāda mums arī ir roza. Nogušais bērnu nolopīšanas motīvs. Te daudz teikos nav, arī stosts ir par Ēzeknes pīskolu, kad dzēvoja Kieniņš ar savu sīvi, impēja treis dāli i treis ņērpes. Ir tāda ļoti dedukcija, tāda pamocūša posaceņa. Dēļ to, ka te mote Kieniņi, te saka bērni, naskrīni toļi, kas var notikt, kas var ar jūs garēt. Pa jūs nepaklaustos naitiņus, aizskrīni. Tamā laikā Rēzeknes upe vēl bija kuģojama. I brauca ceļši garam, ir atstos maitinis ir smukas, ījom pakai, ībruka pilī, nulaupēja maitas, aizveda pa ceļi, atāca dāli bija medēbos, saprotit, ja? I atbrauca maitas vēl uz kuģa, jo nulaupētas, matās pakai, teik karš, viss ir kaunās. I aiziet bojā jaunākais dāls, I īvainoja jaunāko meitu. I pēc divēju dīnu, I obi divi numurs, I jūs apgloboja pīskalnā, tad ir vidējas miliku. I vēl tagad var redzēt to vītu, kuramā I obi divi ir apgloboti. Jūs redzat? Domot. Tas speciāli tāds pilskalnu fotografija, kur varētu domāt, kurā vietā. Bet, teika saka, ka tī guļ tī divi jaunīši, ka mēs jūs tī varam redzēt. Da? Labi, toļok. Tehnoloģiskās inovācijas, tas laikam nav nekas sevišķi jauns, bet patīsībā, pirmā laikā man rodīs, ka tu teiktu stostā, tas nav bija īspējams. Es saprotu, ka te fantāzija dzēvojumi, saka, kā atcerējas tās pasaules, ja? Dēļ to, ka temos seņokajos teikos stosts ir par to, ka starp Ludzu un starp Rieziņi tu bija tādi sakari, kur nevajadzēja piemēram Ludza stovēja stova balkonā, ar Rozālēju stova, I jūs varēja sazarunot viņu porši tāju. Vot sazarunot, ja? Te jau nav, kā tas notiek daudz pasēt, ja? Bet teika tā saka, ka tā ir tas īstais bija, I tā tas ir noticis, otra tehnoloģiska inovācija. Par tom pazemes ejom. Es ar nakaseņu lasīju Valentīns Lukaševičs, mūs kolēģis, ja, Rēzekņīns, starp citu, lasēt varbūt arī par taisnot par pīskolni stostā, ka ar saviem draugiem bērni jaunībā esot staigojis, ir redzējis tos pazemes ejas, kas tie esot, bet tad drūšējas apsvārumu dīri tos ejas esot aizvārtus, ja. Izvēlkumi tā kā ir bijuši, te jūs vairāk zināt, es kā folklors tikai stostu balstus, ja? Bet, iztais stostā, kā es tāda, dūšēt vasaram 5, bet tī ir ļoti liela izvalda teikus. Busam teiku, varu pascāt 100% droši zelts, sudobras, dorgakmeņi, I viss kas, I pie Ludzes, I pie Rēzeknis, I pie Marienhausens, pie visur ir, ja? Tā, ka te var domāt, varbūt, ka I pie Volkenberga, da, kur man ļoti, nezinu, kas man tu stostā samalošu, ka tādi izrakumi nemazam arī nav bijuši pie mokuļkolnā. Man vadīs, ka nav pareizi. Nav bijuši, bet ir iemesli, par ko nav bijuši. Volkenberga pastāvē maksimums 15 gadus reāli īspējams mazāk. Tī nav vienkārši ko meklēt, tī nevar būt kultūras mākslas. Mēs viesturnītamies. Bet iespējams es vēsturi tā, vēsture. Mēs ir godi pareizi, es te tikai tāpat vīdi. Tātad, ka mana promocijas vadītoja Janīna Kustīga padomu, es teicu, cik labi būt par folkloristu. Tad nevajag mums nekādus tik gadu skaidrs, tu tik trēļi, cik godi, cik godi?
No 64. Reāli 72. jau sokās beigas. 64. sokās, respektīvi tie ir 8 gadi, vēl kaut kādu laiku vēl bēg. И uzskasti atspēt par nakti, viņam tas nav interesanti. Padomājiet, veselīgi. Labi, bet ir tāds stosts, jau vēsturiski, runājot ļoti zemējiski, var padomāt, kas tagad Porijā, mēs no folkloras viedokļa to gribu izmaksot, kas Porijā met tos pils tādus pamatus, ja? Tad būs tā viesturi, tas nav interesanti. Tagad saka Holūtika ar tu 18. gadsimtu jau bija sabrukusi tie pils, jau tie akmeņi bija uzskorējies. Ir tagad stostēts, ka oficiāli bija atļauts tos akmeņus viņiem izmantoja būvniecībā. To arī darēt cilvēki, ļoti labs materiāls ir bijis. Bet 41. gadā es atradu tādu saraksti, kura bija starp Rieziknis pilsētas pašvaldību un muzeju un pieminekļu aizsardzības daļu ir oficiāli lūdzu atļaunīt 41. gadā. Atļaunīt lūdzu mums ir tūs nojaukt to, kas jau tiek palicis, tie akmeņi, izmantot būvniecībā. Pusaka te aizsardzības daļa, nekaidā gadījumā. Nekaidā gadījumā. Tas ir viesturisks piemineklis. Viss ir jāsaproja. Cikolītī sazaraksta, akmeņi pazūd. Protams, ka tas viss notiek. Tagad tie pieminekļi vārdi raksties Riezikni. Tā tūleņi paskaidroja, kādā veidā, ka mēs jums aizlīdzam, kas ir vainīgs pie to, ka tie akmeņi ir pazuduši. Īsaka, mēs nevaram izkontrolēt iebreju tautīgus cilvēkiem, kuri tos akmeņus ir paļauši. Tā ir palika, saprotīt, jau jūs izvalgojat tos akmeņus, bet vīna līdzēja bija tā, ka tie akmeņi lielākā vairumā esot izmantoti paredzamās vidusskolas nama pamatiem pretī evaņģēlisku luterāniskai baznīcai. Tagad sākuma skola, ja? Tītāk. Pareizi. Tā ir tī jābūt pēc pamatiem. Saprotit? Jā? Kā vēsturnieki par to saka? Jā. Bet tas ir interesanti, pareizi, ka tagad skola stolu, tā kā izskim seniem pēc pamatiem. Katoļu skola ir, tas, kas tagad katoļu skola ir praktiski to arī procē raksta, ka ir tu augstu 400 turņi nojauc, lai uzbūvētu valsts kancelēs sēklu, kas tagad ir katoļu skola. Bet liela daļa jau Rieziknis moju, kas ir apkort tuvumā pilskolna, pamatī ir pilskolna. Dorzu iela bija izbrudīta no pilskolna akmeņiem. Tā kā, jā, Rieziknis pilskolns lielu daļu no viesturis kolpoja par karjeru. Jā, tā tas ir. Jā, redzit, kā ir pazīt laiks, viss notiek, jā? Tak ir nākamī, tad Rieziknē, kur nav palikuši. Jā, bet pat, kur nav aizgājuši. Jā, nav pārdoti Zviedriem. Jā, patīkam, tā kontinuitāte veidojas. Jā, tas notiek. Itak man visi zināja tos tostu, bet divus tādus faktus par itu laikam neviens no jums ir nazinos. Tas varbūt tī skaitļi saistēti ar kūlu. Man likos tas interesanti. Es to vienkārši nazinos. Tagad pazavieru, kā tas goja, ka tas pirmais pamat akmīgs tikai ielicis 30. gadā. I na timā vītā, kur tagad sto pieminekļus, es citā vītā bija. Pareizi, jā? Tī bija tā, ka sākumā bija Dūma pilskolnā, kurš taisēt pieminekļi. Tā es nedziedīju, jā, pilskolnā. Tas bija vēl 30. gadu gadā sākumā. Jā. Es atkal lasīju tā, ka to akmeņu izlika tamā vītā, kur agrāk stāvēt pareizticīgo baznīcas Časovinka. Časovnē, mazotē, kas tagad ir Pornasta pilo baznīcai. Lai izliktu tu akmeņi, kuru būs piemineklis, nojauca vai nūņesa, nūņesa tu Časovni, Pornasa iz citu vītu. I tad daži stostīja taisni par to, ka tamā akmeņa līkšanas laikā, tas ir svinīgs pasaukums, tī atbrauc arī visādi lieli čini, reigas, visurīns,
vietēji cilvēki, kuri narmoši latviešu valodā, brukšana pareizticīgo baznīca jau bija aizvainotas, saprot ar visu tu. Iesat ar cepurēm, galvos, ar pēpēm, zūbos, ļoti skaļi runoši, portraukuši visu runotos, likuši saprast, ka no tā notiek prīsmēga līta tagad, ja? Ka līk akmeņi tikku tā kā vajadzētu. Bet nu nekas līdz galam nav noticis, un tomēr izlidavos ar pīminekļi, bet te viesmeri, nu mēs visi zinām. Izlīk, tagad izlīk, i tagad mums stosts par izlīk. Mēs tagad jau gadus 20 atpakaļ Rieziņā ir atbraukusi viena tāda folkloras praktiķe. Tas nozīmē, ka tikai noteic enerģijas. Tā, ja tu darēji, bet tāds, kā es saucās muzikanti, bet tāds treis turētis, ja tādu kūciņu, vai tādu goikot, tāda cilvēka tādas, un tā enerģija, tāda klusā enerģija, dzinks, tu visiem, bet tā, ja visiem noteica to enerģiju. I tad, ja mēs tādu nalēlotību lekciju sniedzēja, ja izsostāja, tici to un natici, ka vislabāko enerģiju asūtīt tam pīminekļa brāziņā. Es atcētāju, ka piemēram, ka jums ir kaut kādas problēmas, vai bādas, vai gribīs kaut ko dzērīt, lai aiziet ļaunais prūm, tad vajag pie to pīminekļa, pīlikt trūkas, aizīs projām būs sliktais, kas jums ir. Izmēģinājums, lūdzu. To joku. Vēl viens stosts. Tagad jau vispār es nezinu, par ko es te šodien runāju. Cik es svarēju, vispār esmu figurējis, es to vienmēr gaidu brēku, lai varētu to pastostāt. Bija projekts maniem kolēģiem ar līduvīšanu ar Baltkrīviem par muzeju, nemīvērkēt. Labi, var stostāt, ka gribu, tas nozīmē, ka nav līdznieku. Bija viens atkal cilvēks, tīnu Baltkrīvēs, kurī strādāja ne tikai cilvēku tam enerģējām, ja, ka es tikai džink, izstrādāja pilsētu enerģējām. Es tagad atbraucies Rāzikņī, aizstrādāju gan ar cilvēku, gan ar pilsētu. Bija mūsus, es jau tā skenēju, sacāvot, es noskenēju, bet atsūtāju pēc tam tādu viesturi, kur aprakstīja, kāda ir tava bildēba. Es domāju, nalasiešu, izmešu izreizi, pēc tam izlasīju, labi. Tātad mūstosts ir kāds par Rieziņi, folkloras liecība, ka itamā vītā, kur tagad stov pīminekļis, asūt, kur kā latviski pasāk, pareizi, tev bija Varonka. Tāda kā ir enerģētiskais caurums. Īsti atsāja tā, ka caur šo caurumu Rāzikņā var iet viss ļaunums, kāds vispār ir izpējums jau no tīņas, no pazemes. Jo tas tovēs pīminekļis, vienalga kāds Ļeņins laikam arsargoja, tas nozīmē, savu misiju bija. Stūvēs tas ļaunums nav arī zīt orā no tīņas, ja? Sargoja. Kaut kā jau drusceņi tas sazasaucās arī ar tū stostu, ja? Ka mēs tikai pilīgi kaut rūkas aizīt, vispārjām tū ļauno, tagad palīdz tu tēvis aplaimots. Ticit vai neticit, ja? Bet tā izstos tagad to ļoti mēs par mani sūst. Mani noskinēja. Un jūs esat krīviski, ka tu vairs nerakstējis Baltkrīvi. Es esmu tagad krīviski, un saciešies, iekonspektēt, es saprotu, ja? Незримый страж этого города. Un tu man pasaucat, ja? Bet tā jūs nazinotu, ka vispār Rāzikņā, vispār pastovu. Tāpēc, ka es tā esmu, tā ir rakstāt, cik mēs te būšu, es man sargoju kļūdzu, ja? Rāzikņā var guļāt mīrēkļi. A kas notiks tad? Вот назывно, kas notiks. Es esmu незримый страж этого города. Bet tad es visiem pastostiešu, ka es to visiem patīšām godoju. Es neticu. Es eju iz darbu, katru reitu koju un Zīmeļu rajonā. Es to neesmu tāda kareivīga gatavovieta, neesmu ļoti uzveistās, es tāda. Bet es eju, es skaitu lūkšanu. Katru reitu, gudavot. Tā kā babu par mani skaitā, es atceru, ka tie skaidrs, ka tu mīrēgi vari dzīvot ar tevi,
tagad vērmota par mani skaita, es skaitu par pilsētu. I tad es tā izdomāju, es domāju, kā es to varētu zināt vispār, jā, es to darīju visu laiku. Un es tā kā skaitu, I tad es aizzīmēju stabasim, I tāda kā garša guņa iesakni. Bet guņit mīļi. Mēs jūt, es sacāju, ka Rāzikņā ir vēl tādi cilvēki, un man vajag sakontaktēties. Nezināmā Rēzekņa atbalsta grupa, enerģētiskā atbalsta grupa, ja? Mēs visu tur darāsim. Ja? Gribat ticēt, gribat nākt, bet vispār jau mēs pazaverām mitoloģiju un folkloru. Fetiši ir vienmēr bejuši kūks, ja? Akmeņs, ir lītas, kas ir izgatavotas no to. Es varu nasāt, pie kūka pīzastoju, pie obiļietis, kā pie savas lomuļietis, visu folklora to pilnu, tāpat arī pie akmeņa. Es nasātu, mēs naticu, es domāju, ka tā varētu būt, atvēl kaut ko akmeņs. Tik daudz ticēju uzpori par akmeņiem, ja, ka tu ļelviņā var augstastotīs, golva tev nasot, vai tas ir akmeņa, ļelviņā golva nasotās, tad tā vītliņā nav stiprasīs, viss noteikti. Tā, atūļok, kas tas tāds ir par vēju? Par vēju tu nozīmē, da? Te es vairāk par vītom, ja, tā kā es mēģinoju. Ja es pasaveros, te ir folkloru solūtus, neko daudz atrast nevar. Patīšām nevar daudz atrast. Mēs noteikti ir tī stosti, bet es pastāstīju vīnu īmeslu, kāpēc viņi nav tagad tā brēvi pieejām, karodieši irsim. Bet ir atsevišķi, piemēram, apdzīvošanos dzīsmos, ļoti bieži kaut kādas tieši ar riezekni sasaistētas vītas vai ākas sauktas. Viena no populārākajām riezeknī, kabakā, vaca žida kadakā var nopirkt, ar ko maļavot vaigus. Ļoti populāra formula, daudzam dzīsmām izrāk, muzikanti noteikti ar zinēju to, da? Tā ir tāda. Bet tur, ja mēs pazavērām, kas kabaks, un, piemēram, es nevaru saprast, bet verēji zoļas, jā, mēs tikai folkloristi mulstu. Tagad ir domāta kosmētika pareizi, kā jūs, kā paskaidrojat mani tīko dzīsmi. Kāpēc kabakā? Kosmētiku, kabakā. Es izsēju visu par kabakiem, atrodu visu, ko varēju. Piemēram, ar kabakiem riesitnī problēma ir lielā, saprotit, jā? Piemēram, par školāniem stosts ir, ka riesitnis kabakā redz vidusškolnieku capurētis, ko iti dora, mocos visādam natiklēbam, jā? Nakce vidā, kā nakce vēl no gīšu ļūts pēc papirosa. I tad toļok, ja redzēt školnieku dzēve, gods no goda palīk napilnēgoka. I brudīs, ka nekas nav mainījis par to. Tas ir 31. gads, tas ir jau, gandrīz pazavērt, cik godu atpakaļ. Tas pats, nekas pasauli mazamaina. Vai toļok ļoti man patika tas tos pilsētas policijas priekšnieks upinīgs tamā laikā. Tas ir 22. gads, ja? Ja attīk jo kungs, es savu, ka atļaunīt man Rāzikņā vēl vienu krūgu atvērt. Es savu, ka naļaušu, jūsim krūgu atvērt. Dēļ to, ka mūsu pilsētas slēgst alkoholī. Slēgst. Un par to no manas puses nav vēlams būt pīkrišanu. I tev redzat, ka es saku, labot, atverīt amatnīku skolu, man krūgu, tu policijas priekšnieks tu saka, ja, es godoju par to visu. Krūgi dūt īnogumu pilsētē, tas ir skaidrs, visai vaisnību, mēs zinām, da? Bet pastatīt bogatību uz nodzirdēšanas, uz tautas nalaimi nav protīgi. Tātad, redzat, policijas priekšniekā savā laikā domā. Bet ir arī stosti par to nodzeršanos, tā ir riezikņīka orprots, uzpor, ka palasi domāju, wow. Vai tev var nav sāt, gan jau, ka dzēju ar kaut var to redzēt pareizi. Bet tas viens stosts, ko ir par pozuma Rāzikņā, ka pozas notika. Druscīgi, mums nav nolasieši, čik pastostieši, es jātaršu. Tagad izkopīju, atradu. Bet redzat, tūļok mēs runāsim, folklorē ļoti balstos ir tādu savējais un svešais, un mēs savēji, a visi citi viļānīši, vai udzānīši, tīri sveši, ir tāda folklora dod vaļīgi par visiem, ja? A ite kozos, bet ite
kozos, ko jūs ierakstiet, te atīt, jūs varat man palīdzēt saprast, ir saisnojums, abreviatūra. B-strēpēte iši. Es domāju, oj, baļķi no iši, kas vēl varētu iši būt. Iši varētu būt, biezgalīši. Visi īšvaki. Mēs jau nezinām, kurī te bija, da? Bet īši attītas, bet, arī līdz īši rieziknīši jau redzēt, drusku, lai jūs saprotat, ka kozas jūs viņi, ja? Īsokumā viss goja labi. Zvoni viņi nūskaņāja, kad jaunī sabrauca no baznēcis. Jau jācasāda pie golda, pasarodē aļteņči, sociās, dzeršana bez nūstošanas. Kā zeme grīžās ap sauli, tā latvīšu kozas un bēras grīžās ap polu. Bet te visim sociās grīstīs arī gaļveņas. Puišim pakauši kivpē, skaistos madaļas no Ola palika vēl skaistokas. Na vīna no joma aizgojusies pakša sirsniegi izavēma. Topu stipru volu, moseņu. I te vēl nav puīši atbraukuši, i te vēl savienības nūteic. Puišim tāpat atsasuta izdzertāja saules gribtais vēsku pascēt. Nava, bēras tēva, snādzās pēc krūzis, aizkivkoja. Zini, tāds, da? Es varu aizkilkoja. Dziežamas bija dzīsmes, tos dzīvoja pīdzārušas bobeļas. Tādas ir tos dzīsmes, visi latvieši labi zinums atsīkošanas. Tāds jau kaut. Te vēl pīdojums, te vēl nav tāds, ja? Labi zinums. Piec vecās dansošana, visi runoja, smējos, viens otram naklausēja, piepiņīgu dūmi goja iz augšu kā no fabrikas škurstiņā, ar vīnu vordu bija priecīgas un ļustēgas kozas. Kā nabūtu izraduši īšu puiši. Īšu, nesmu kurstī savu īšu puiši, saproti. Īsoka tivļiņas tētādīs. Viens saka mans, otrs nāk, bols. Ilgi nādumodami mētērīgs otram par pīri, lai gan īši nav beiguši nekādas kaušu školas, bet itamā omatā ir ļoti veikli. Vīnā ots un ierklī sasadaļais diviem pusēm. Mētas un bobdus nāstoja, puiši, īši skrīdami un uztupas kērās pie beņšiem, mītiem, lūkšiem, kapļiem, madaļas kērās pie skručiem, slūtam, puišiem, škadarādim. I rētoļok. Vienos cilvēkīti kovās, visi sitos, a beigos, kā portraukt to kaušu, mums neviens nav sapastīt, uzta dīna macis, stūdus nav ar pīceļtīs. Ar vīnu sabūt, bija na kozas apostora dīna, tu īšam kautīs na pirmū reizi. I tad viens no īši saka, puiši, postojiet, olunās. I tad visi postoja, visi nuzaviernojas, tas saistīts ar tu tēmu, saprotiet, tu kabaku tēmu. I tad atkal no viesturniekiem, kuru tevi guļos tieši? Pagaist? Aha, tagad. Es atradu 36. gadā visi, kuri atbildīgi par dzeršanu Rieziknī. Nosaukti, tur te nav uzkur kabaka, ja, tāda vorda. Bet es 36. gads, es nezinu tik smalki, ja. Ir pirmoškirs restorāni, otroškirs restorāni, traktieris, pirmoškirs, otroškirs. Ēdienu veikali nazviņi, bet portiķis ir atsevišķi, nezinu, kā es sazadolu. I te iedīņa tur ir portiķis, da? Tēnīcas, kafejnīcas un bufetes. I te bija Rieziņā, 38. gadā, visi uzvodi, varbūt tādi pasēs, ka jūs var pazarāties, tad cetāt, ko tu tiek 38. gadā darīji? Īši kovās, ka viss tī notika, da? Tas pilsētā aprasti tādi ir, I tie tāda statistika pazaroda, ja, par visu stosti. Traktieris ir kabats. Kas? Traktieris ir kabats. Es zinu, ka tas ir kabats, bet tāds vods. Jā, es tā tik līdzi, oficiālais, man napasarodā. Nā, oficiālais būs agrāk. Jā, tā varētu būt mums ir 36. gadā, cik bija Rieziknī? 14. Nodošana kā tagad. 14. bija sprociens par to, kas sociālais pirmīs pasaules karš kurzemīti sabrauca 20 beigus jau bija. Proporcija. Tā ir, es cilvēku skaitu, kī var pasarāktīs. Arī tev uz ko es nezinu. Ja? Man gribētos zināt, es to nezinu. Otrs, pirmais, no kura laika, jūs zinosit, noteikti pasarodē, pirmām grēcim ir labos sirds. Tas ir, ja?
Daugavpils brods esmu folkloristi, saka, man nepateik, tas īstom, Daugavpils brods, tev es sirds, bet esmu, tī mēs konkurējam ar Aglūni, dēļ to, ka rakstos ir arī Aglūna Latgals sirds, gan Rēzitnieki, gan Aglūni. Zinu, Dievs, kontras socās uz kas īstoka. Es atradu, bet es nesmu, tas ir pirmais pieminējums, tas ir 30 gadi drusciņa māram pirmā laikā, bet kas tu pasā pirmo reizi, es nesu drūša, man ir tāda, bet es pasoju, tas tiecīs. Umaņa runā būtā, Kas man ir? Kas kaut kā umaņa runā? Jā, umaņa runā bija, bet man kaut kā, es atradu agrāku vēl vienu pieminējumu, nezinu. Būtu jāpapēt lietās, šito var papēt vēl interesanti. Ja? Kad mēs gribam par Latgales sirdi? Un, ja Latgale ir vai nav Latgales sirds? Kā mēs ar viņiem varam darīt? Īši! Noskaidrosim attiecības, kas ir kas, ja? Tālāk zīmīgie nami. Un es nezinu. Es atradu, ka viena moja ir asinās un saukta par Bābeles torni. Jūs zināt, kurai? Ir kopies. Bet pīdrē, ebrejiem pīdrē, te uzvodzvēja nosauci, sauc jau par Bābeles torni. Šeit tas konteksts, ka tie kildas ir kastī nazinu, bet Bābeles tornis vai nazinu. Tā ir man jokroja tī fakti. Spoku nami, tādas mojas mums būkojās staigno, dorinas, kādi ir abiesītēs. Šis ir kāds, kas? Ir, nav? Es zinu, vienu moju pilnīgi noteikti, es te ceļu. Nopīdamot jūs smīsitās, bet es dzīvoju. Es varu pasāt, kur ejamo, es ceru, kur jūs tī nesēvoju. Zīmeņu rēnā, kur štālaks bija, ir dzirdās. Ir dzirdās? Es man bija, pie džedas tiega, tāda brūna 2 stūmu moja, teikai sociāli, kur īlika, mēs jau jaunos pasniedzēs, uz īlika dzīvot, teikai kūmīņa tāda bija. Arī nastosieši, bet šausmas bija lielas šausmas tī bija. Tī bija tā, ka prot asnis bija pa trepam, es poša pieredzēju. Tas durvs aizslāgtas, mēs baļētis jaunos pasniedzēs atēmām, tī asnis izrūk, durvs cīt, atslāga kabatā. Asnis pat repētam iz augšu, iz mūsu uztavom. Durvs otkon cīt, asnis pa katram durvom. I daudz socās, man bija tāda maziņka uztabeļa. Mēs vilkam lūzis, es dabūju pošu mozumu uztopu. Es te īgoju, atsakuļu uzguļie. Manai kolēģijai, kas studenti vēl izvedam, pastos tieši nesaukšu vārdus. Leloko, uztaba plika leloko, saprotit, I tagad naktī ir bjauni. Skrīn orā, tu trokā, kas tev ir. Es nosta, ka durvs cīt, aizslāgtas. Mēs strādzam tos durvs. Jūs atsaverās. Ierās, kas tomās, kas māls ir tāds pilnkārs, lels, ir bļauda mūrā, kādas te pabļaustās, kādu mēnesi. To tīdeva kūpītēs uztavu ierāizbrauca. Ko dara cilvēks, kura moza uztaviņa? Kai labi. Es tagad visu lēmu uztavu, I tagad guļu naktī. Te mums tas neizgudroja pilnīgi neko. Guļu. Piekšņi jūtu. Ka man teica, es skriudim tāds smogums, tāds ših nūsbišs teica. Es domāju, ka man tikā no kaču bija daudz. Man kačs jau laikam tikai. Tu tā rasmaļīta no nekāda kača. I tad es jūtu, tā ir man tādas pirmkainas, tādas skeptis, rastai, sevis tā ir Es kā nešu jūdūst, kā nobūkšā, es gaismu izvieģu, niko nav. Saprūti? Pēc nedēļas es aizbraucu. Moja palika. Stostus dzirdēju pēc tam daudz. Varianti 2, tādi, blīdējuši, tādi naporoki. Ir labi varianti. Pirmais blīdējušais tomēr stosta, ka tī nav skaits. Cilvēks esmu vējis. Pasaku arī to laiku, ka tī blīdēja. Tā man stosta, ka tika zēgoši, tagad uzzina. Man studenti bija ļoti gudri. Es izdarīju otru variantu, man tas nepatika. Īstos tā, ka katrā vecā mojā, vai te kuka moja, nezinu, ko kodien celta, nezinu. Dzēvojot mojas gareņi. Tad ir tā, ka tī gareņi aiztīktu cilvēku. Ir izaskorās, uzbūt dara. Jo ir izaskorās ar spolvaimam, rūceņam. Tas nozīmē, ka ir labi izturās pret cilvēku, es arī nogašuju.
Jo ar slapņumu un augstumu tad slikti izaturas. Jo ar spolvainu tad vajag, kad brauc projām, vajag paēmt tupelīsīt jū šņūreitā, iztaikot secēt, es gāju, brauc ar mani, tad es aiziet uz tavu jaunumu. Es nezinu, šņūreitā asavainā, bet īsti dzēboju, lai es zinās pupumos, cītumi, uzskās, dzīvinošanas vītas, sādās Helēnas savots, ja? Jūs zināt to visu jau, ja? Es nezinu, piemēram, ja? Bet tos visas līdz. I tot pa to dzīvinošanu, protams, ir stosti par, kā jūs nosaukt, par ostnīki ir, tad tā ir riezikņi, ir taču pareizi. Pīrakstēts ir ļoti maz, tie olūti, kurus es esmu atradusi, ir tādi, piemēram, pastiešu galns, nesa, maisā, riezikņis rogumus. Pēc uz tos, da? I tad vīna izkrita, es saka, kur tu nestiešu būs liku lodu, mani nes, da? Saprotat, tad ir stosti, tad ir broļi ārmaņi, ļoti interesanti folkloras materiāli, tagad jūs pietēji, им ļoti daudz ir par durniem un par rogunam pīrakstēt, bet apliecīni tie materiāli. Īsaka, ka Rāzikņā asūt vējuši tos rogunus, kurus vuicāja citas rogunus. Ka varētu, i tad jau tos, kas jau vuicājas, bet brismēji, es sakājas tos rogunus, vēja Arnīca, bet konkrētus tos, man vismaz nav. Es nezinu, es varbūt jūs zināt, tad tādas varētu arī vokti pasagāt, kas tī noteikti. Par azaru, avot niko. Zināt kaut ko, kā ir rodījis, kas ir ar kaušu azaru pastosti? Nā, es negribu vai nezinot. Nezinu. Es arī nezinu, bet godīgi, galvenais, ka niko nav, es esmu es meklēju, tiešām meklēju. Niko nav. Kādi mēs riziknīši? Kauna nav? Man, es mēs sevi. Nā, nopietnē, es domāju, bet kā, josavots, noteikti cilvēki, bet dzīvoja pazara izstosti kaut kādi pareizi. Vortu saprasim, kā jau kauš mēs saprotam, ja, bet, kas tī notika, tī gan jau ir iesturis. Zrešo, ka kaušavas cīma na kauš sogūtņējīs laikam ir cīma mūsu. Cīmas, ko? Interesanti. Arī, te mums etimologija ir vīgļāk, izvarēs, varētu etimologija, ja? Bet, ir jau, kā krāsnāk lidoja pa gaisu, kā ir pasauce, kā ir nunkrata, kā ir apludinoja kaut ko, vai, piemēram, kas nūdaka vispār uz to azaru, ka tie apakšā basņē, tak pilns stostu par Rāzikņas azaru nav niko. Līdz azaru runāja vienībā, kas sacīja, ka ir dubultais libonis, kas tī čilsu kaut kā ir... Šitie zirga sari. Bet, kad dubultais... Zirga sari ir bioloģija. Dubultais tikai ļoti lūdzu. Vai kurvains? Jā. Nē, jau, protams, mēs nevar izskos. Nā, pagaidās. Daudz. Mēs varam nevajag, mēs varam iesapusēt. Šodien nav rēta, bet viņš stāstīja, kad bija Kodokarš Napoleona laikā, tad Rēzikņas ezers ir radījis Kodokaru rezultātā, tur iepriekš pils bija. Jāpieraksta. Bet tu īsti pēc izdomā. Dubultais. Tie nav etnogrāfija, tie nav folklora, tas ir rētis. Redziet, es bijos etnogrāfija un folklora, kad mēs stosim toļot uz tostē. Tu iestiku iztost. Nā, bet te ir folklora, tā ir stosta tikai tūku, grib stostā. Pasaka, nav tā labi, ka mēs nastostam, jo jostosta. Tā ir runās tos leģendas, ir interese par kaut ko uzspēr runās. Tā ir kaut obligāti vajag. Zirgas skriešanas sacensības te ir iesturi, tas nav interesanti. Līlu marasūs skriejušies ar zirgiem, ar rokiem, ar visu kupariezi, tagad ar mašinom. Otlodīgas nanotiek. Jaunstīgas nav tikai pazemaina līdzekļus, tas transporti, jā, kas notiek. Upēc, upi, kaut ko Izlāda. Tā bija oficiāli zirgu skriešanas sacensības, bija arī noteikumi, ka bija 14 grādi, tikai vajadz obligāti būt, tikai tad vairāk, tad bija bolkus, kas jā. 1600 metri. 1600 metri bija. Kas bija Aiz Vitrindiski pa zemi izstrādā, jā?
ka viadukts, tilti. Ir? Viedukts jauns. Zināms, par viedukts, viņš nav jauns un vispār man ir viens stosts. Labi. Nā, bet tilti man tī nav nekādas folkloras. Es būtības. Tī gribot saku, es tagad izdomāju paša to stostu. Es zinu, tī kādi, reāli brīnu mani zinu cilvēku atrodā tā kā sasistu golmu. I sacēja, ka tī bomži, i kastī, ka izsata, i vēl apsargā, i sazin kas. Bet es tagad domāju, ka tī nav bomži, ka tī nav augšas skrēti betona gobuli, i trodās cilvēku pa domu. Nezinu. Tī kas ir, ka te vīta nav tāda labai. Tagad mēs ītu laisotu cilvēku un savoktu tos stostus. Visādus, kas tī notiek, ja? Tikai vēl vajag, visi vēsīs, tad šķērsos lietas nepareizajā vietā. Visi īri, ja, tas ceļš ir. Vot tas man arī Mulomboka vēsturnieki un geogrāfi. Reizes 7 pakalni. Lūdzu, pasakit man, kuri ir 7 pakalni? Mēs par to kādreiz esam diskutējuši. Jā. Padomju no laikiem. Nē. Ulmanis, bet vajag populāri, jā, tāda gromatiņa bija 7 kalni. Jā. Tas jau kopēs. Vajag kukojam dējānam. Bet es tomēr to grāmatu, es vēl pirmo kursa studenti, kad es lasīju, es atrodu grāmatu katram pakalnam bija savi nosaukumi. Tas ir Stučkas kolons, ko mēs zinām, ka kooperatīva īstī, da? Bet es kaut kīvutram prasīju, es pateicu, ka nav katram kolonam nosaukuma. Bet man nav pierastāts tos grāmatas nosaukumus. Es jau ālok neprieju, bet es ālok nav arī atrast. Bet jūs mums varat pastāstīt, kur ir tī 7 pakalni? Aptuveni. Patiesībā tas ir brēns, būsim gudēji, jā? Bet mēs jau nāsam pat apstrodojuši, jā? Sapratuši, kurā vītā, kas tas ir. Vot jūtu tāda, kā man tāda, vainas sajūta. Jūs esat sev arī, jā? Te ir atsauc uz Romu. Es saprotu. Mēs esam mūtē Romu, nāc, bija par Romu. Ka verās geogrāfiski tī pakalni, tī vajag pīdomāt, ka tas ir pakalns, tas vairāk ir, smuka vīta. Jā, jūs ir vairāk. Bet izceļot pakalnus varētu arī iepazīst reizi. Bet uzreiz ir iepazīst reizenes 7 pakalnus. Brauka arī valga būtu. Tas ir tikai vienkārši brends, jā? Tie ir 7 pakalnus. Man ļodīs, tas ir folklora un etnogrāfija, tas ir materiāls, ar kuru mēs veidojām stostu par pilsētu. Īti mēs esam to stostu pazaudējuši. Varbūt tas ir bijis, ja? Tomēr grāmatā vajadzētu atrast, kas ir par grāmatu, ka tie nosaukti ir. Es varēju nāc, es esmu indīvis, es nāc atradusi, nezinu, kur ir. Tā ir pūki kaut kā ir. Jā. Mugdīgu rakstītoju, vai kā man skatādīs, esmu izstāļoši Zināju, jā. Ideja nosaukti, visi, kur nosaukti, kur ir īsēti. Tad attīcēt Māra, tad bija skolts, šit Masliņikova kolns, kur ir tāda Vārslavā mīlām. Jā. Lēkšņi vai jābēd? Bet lēkšņi jau vairs nav pisāts. Bet lēkšņis parasti viņa. Parasti viņa. Bet, tas bija tā lēkšņi, bet tur, kur ir ebreju kopi, tas ir pilsāts. Un tas atsekojušā. Un tad mīrīgus kopus, kur ir Zlonotonis, Izpakolns. Stučkas kolons. Katru izdomot teiku. Tā, nopietnai, bet redzēt, jā, bet tie jūsoki to visu uzskaitāt. Jā. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, pūki. Zinām, kādus kūkus. Tos, kur iztetāja ūlis, ja? Kurus neiztetāja ūlis. Kurus neiztetāja ūlis. Un es tos, jā?
Tas mazliet folkloras jau minēts. Tas mazliet, jā. Veidosim pakalnu viesturi, lūdzu, etnogrāfiju, folkloru. Viesturi nav vajag. Folkloru? Ir. Lūdzu. Stostu nav, ikur nav pierakstīts, to es varu pastāstīt, jā, tu sotku nirā, vojaries, ka nās atradusi, to, ka daļa materiāla var atšifrēt, tā ļaubro, kur ir rakstītas parodieši jūs, ko mums jūpēc. Mēs esam nejopēc, bet mēs esam jūstēs satējies pauze, un tad mēs varam paturpinot, ka jūs ir laiks. Drusci. Man vēl viena tāda daļa, kur man azinomi jautājumi ir. Mēs varam otri. Ja? Jūs gribat tagad pabeigt jau, vai mēs tagad paturpinājam? Es pabeigšu, es otrinki. Bet jātoj man līšu. Īpaši tad mums būtu vairāk laika diskusijām. Saprotu. Cilvēki, lūdzu, cilvēki. Būs varbūt cilvēkiem jau arī diezgan maz informācijas, rakstētu solūtus. Ja kaut kam ir tā, ka stostu jau ir daudz, pareizi, mēs visi kaut ko zinām. Tad rakstēt solūti nozīmēm par Ulmani ir anekdoti, redzit jau, da? Ka es saku, mani mīļie bērniņi, nav jau tik bērniņi visi svējās, es traukumoju, esmu gojis, lai līgolāt no dziesmu, mēs neesam trauki, vēl kaut kādi tādi stosti, bet par Ulmani ir ļoti daudz avīzos ziņas, bet tos nav folklorizējušās, jo tādus stostus vairāk napazarota daudz jū. Bet interesanti, kā rieziknīši folklorā pazaroda ar kaimiņiem, piemēram, ludzānīši, kas ir mūsu tuvokī radinīki. Tā ir mūsas dēļus, Rozāļē, ja? Bet uzsaloja atkontīvu jautājumu, tas apdzīvošanos dzīsmas, protams, rieziknīši, protams, švakīti, to, ka ludzānīts noteikti zīti. Vai mazinu, kurīns zīvoja, bet gādā ludzānīti, bet atbrauc rieziknīts dublēja no kojiņom. Bet man interesanti ļoti tā, ka mūsinoja arī apdzīvošanos dzīsma, ludzonīši savas mētas ceļa molu rozsvaidāja, rieziknīši savasāja, skolu molkā dādzinoja. Napīrieši kartografē, tas ir gara mantas LV, kā ir pierakstīts, ja, ikot pastostīt, kur nozīmoja, ir brīsmīgo tautas īsma, mēs to nevaram uztvert burtiski, nekādā ziņā nevaram uztvert burtiski, bet ko gribēja pastākt par ludzānīšu mēritomu, tādā apdzīvošanas dzīsmā. Ludzonīši savas mētas ceļa molu rozsvaidāja, ar iezignīši samasāja, skolu molkā dadzinoja. Te uzskolu barbarismus, reiz? Jā, bet tīcis, ko tu gribēji pasēt arī tais? Savu vidūki. Ko gribēji kādās? Tēnas cildījās. Laba doma, man bija cita māra, bet šitai laba, jā. Kā? Arī laba, jā. Tur ir ģimeņas kopā. Kā tu vari ieraudzēt? Lūdzonīši brauc pa pasauli rieziknīši pasauli. Ar ludzānīšu sīvoli. Nē, tam. Jā, par ludzānīšu mētam. Jā, ka jūs siltostījām, i ka jūs līpi darbā. Viņi kas pīkojas, es domāju, ka tī nav. Ko tī nav? Viņi kas pīkojas uz jau kanālu. Tī arī nav tāds lūksam rusi, kad ir to, ka tī aizvaluēti uz pasāstī. Nav neko tāda būt tāda rupa. Bet, kad tī ir aizvaluēts, tad acīm redzot ir ko valuēt. Nav neko tik roka tāda. Skolu molkā dadzinoja. Es savu vesēgu vistrīs no jūs, bet mazinoju man izsadusīs. Bet tos ir labus divus, man ļoti patīk, ka varētu iet vārā. Tas ir skolas. Lodzānīšu meitas. Kā ir? Skolas apgaismošanai dīto. Tikai tā ir, da? Nītis bija skaistas, krāšņas, sapuni vilniem, pīcnašņas, lūdānītis, kožņīgas, valgus, Īrenīgas, galvainīgas, vai skaļiņī. Vat ir arī mūna doma tāda, ka neko jau tik slikta nav. Es saku, no Karibēju Ludzānīda. Tā ir, tāpēc citi kaimiņi. Ir ļoti interesanti materiāls, ar Cedrēju un Girša Etkīnsis ir savots tecīņš, spīca, simti pori, rāziņā, ļoti interesanti dažādi. Man patika divi. Palīdzēt ar nupūtu, bija palīdzēt ar vaidu. Tikai palīdzu, es tev palīdzu.
Bet tika nās muļķis nārbrauc uz Dagdu, divus Dagdu bija laikam tirzniecē, uzskaitas problēmas sasīt vējs. Vai, piemēram, tas man ļoti patika, slīdi dīveņi, rūšu krustu, grēvulīšu tērumā, atkorprots, lai rūsājele, nav izrunot, slīdi dīveņi zelta krustu, Rieziknīšu tērumā, lai izēlē spēdāja rieziknīšu metinētas. Bet, ko tas nozīmē, ka es dzirdēju, tāds maģēja tā ideja, piemēram, kad saimnieks gribēja, jo vuškom būtu bīza vilna, ja vajadzēja aiziet iz kaimiņa klāvu, īsistī mīdu, ir pasēt, ko tavu vuškom, lai nebūtu vilns, vai būtu. I tad tas pats, redzi, da? Bet rieziknīšu metinētas, gribulīšu ievtī, lai kā grib. Jā, rūsēri, jā, mēs labos. Ai, tad ar Daugavpili. Kai, lai tur bejs, bet jūs saka tāi, laimēgo Rāzikņam jūs dzīvotoji. Advītska, skopšt, greitos bezrūpēgus dibenā. Nu, tas tāds nav tās jautājums, bet mēs esam pateikti par Riezikni labi, par poriem cik labi. Ir rieziknīši, bogotnīgi, lobim zirvīm un svāti ļauts. Ortografija nav pievērst uzmanību garam Antras LV. Mēs pie tāda projekta strādājam, kā porvēst tagad, bet ir grūts pagaidom, da? Bet tos apdzīvošanas dzīsmes jūs redzat, jā? Lai cik bija bogotnīgi, tad ratiņīgu mīžu jūs apgoš, atjoja ar skručiem, ar dastu īkrastos. Apdzīvošanas dzīsmētis. Neatbildētie jautājumi. Vispār neko nav par Rieziknis cilvēki, nav to rakstos, neko nevar atrast. Jostostā, jorakstā, publicēja. Saprūtīt, jā? Bet, piemēram, es par tam osti mēs lasīju, jā? Kādi izcili cilvēki, bejuši Rāzikņā, neviens par viņu neko nerunāja. Un tas ir Lēmans, piemēram, vispār esot atrast neskaidrus augus, kuri citur nav bejuši, publicējies tos gromotus, da? Es varu pozēta. Bet man ir par osti, par ko visam stostu nav, vainot, atgoju, ka jūs tos vairāk stostī. Bet to ļoti varētu turpināt. Vienalga par kādu profesiju, par visiem cilvēkiem varētu stostāt, kurim mēs lekojamies, par kurim stostam to ļoti anekdotis. Tas jau tas roda, ka tas ir populārs cilvēks, ja? Bet visam tāda nav. Ir pārdījis, un tad mēs jau pabeigsim darbi. Kas jodara jūsim? Es daru, cik varu, bet man nav bija spākā. Visam ir tāds garam Antras LV, tāds vīdne, kurā ir apkopoti ļoti daudz fokus materiāli, bet divam žēl jāsaka, ka latgalīšu materiāli ir vismazāk atšifrēti. Vismazāk, mēs esam visslinkākie, mūsu materiāli palikuši vrūkrakstos. Tas nozīmē, ka atrast grūtāk informāciju, bet kāpēc mēs varbūt tīrāki, ko mēs neesam atšifrējuši. Un pēc, piemēram, izkopētos kolekcijas, kas ir Rieziknis. Tad neierakstījums tos skaitus, ja? Tos, piemēram, ir pabeigtas, ja? Bet ir pa vidnē, pa 2, pa 8, pa 9 tam dzīsmētam, tie vīgļi ir atšifrēt. Tie ir 1000 augšā, 1000 mūsu skolāni, skolotoji. Vodza, rakstāja, siltāja, izreigu, viss ir salikts, ir materiāli, tīci, interesanti, viskaidu. Valodieši vidēri, atšifrēti arī nav, jā, atšifrēti. Tie būs likadiem Rancāna folkloras valodas, pilns, ir materiāli, jā. Kā tas izavērās, piemēram, Reizeknes valsts ģimnāzijas vākus, tāds neliels atrasteņš, ir kūpā, ir lopus 213, lopus, katrā lopā ir kaut kādi 12, 15, 20 teksti, da? Daudz. Atšifrēt, īsnāt, tikai 43. Tas zemoja, ka 150 stov rūkrakstā jūs jošifrēs, saprotiet, jā? Kas tie ierod pasaviet tādas skaistas dzīsmes, visādas, uzsakoja, posakas, teikas, dzīsmes, mēģis, kumplīti, tikai vajag atsasās Rieziknīši, vajag katram vīnu kolekciju, un atšifrēt. Pirmām skolotāja institūta vārdums, 7726 lopus, otrā lopā 20-30 tekstu. Stov, našifrēts, stov, jošifrēt.
Kas te vēl mums ir? Reizenes valsts skolotāja institūts 210 lokus, tikai 31 teksts atšifrēts, īsnāks vēl, saprotiet? Ļoti gribētos, ka mēs atbalstam savu Rēzekni, ieejam tajās garamantās, piereģistrējam, tas ir terapeitiski, jūs nevarat iedomāt, cik tas ir interesanti. I pagaidām pie tāda, ko te būtu, kāpēc tos slēdeņus tie arī ir joraksta, kā jūs redzat, i nevajag iedomāt nikodē, tas noteikums pagaidām vienkārši pierakstā drukotā veidā. Tad jau domāsim, kā jūs tie apstrodot, lai var meklēt, lai būtu skolotāji, vai ansambļi, vai vēl kaut kam, da? Ir viens folkloras siltētojs, Antons Mūrinīgs, es ceru, ka šeit skrējiņa tautas Garamonta atras sev attīcīgu vītu. Mēs jopaļēc, Neilī, Rēzeknīši, vītu darbu darāt, es tik priecēju, ka es varēsim vītu palūgt. Ļoti ceru, ka jūs pīzadaļasit. Paldies! Viena anekdote man tev, es viņas likuma jāpēdēju. Es atrodu Rītavā, īdzer vēna, lai dzēve ir feina. Tī notiek Rāziknē konference reģionālajā valodā veltīta. Ir zinotnīgs aizītis kūpītī, latviski saka, pastāstīt, kā man īt kūpītā. Tī, te darbinieci saka, English, please. Likuma latviski nesaprata. Saka, English, please. Lūdzu, jā. Jā, paldies. Tas ir fonds. Jā, ok. Īstenībā es gribētu tikai sacēt par tautībām maijā būs konference Varakļānos un Rēzeknī, lai mēs var reģistrētīs. Un Andrim būs referāts par tautībām Rēzeknis. Es lasētu savu referātu par to, kādas tautības te vēršas, kurā laikā. Nevar uzrakstāt. Viņš izskatās, ka tas priekšā. Jā, es domāju, ka to ir. Tu gribētu koncentrēt par tautībām, tā kā būtu pētās jautājums. Jā, tautības Rēzeknē tas ir, tas ir viens no tiem punktiem, ko mēs tiešām, varbūt nezinām, vai, kā jau ir pārsaprotami tas, ka nebija mums latviešu Rēzeknē. Bet tagad, piemēram, es 1836. gada namlieku sarakstā atradu divus vārdus, kurus tā kā ļoti stiepjoties ausīm, iespējams, pastāv iespēja, 10%, nezinu, 20%, ka tie ir latvieši. Kurā gadā tas ir? 1836. Jo reāli latviešiem mēs saprotam latviešus, gan jau pārsvarā parādās Rēzeknē tikai 19. gadsimta vidū kaut kur otrajā pusē. Līdz tam, un pirms tam 13. 14. gadsimts. Visu to pārējo laiku valdošā tautība ir poļi, kas pārsvarā dzīvo Rēzeknē, un pēc tam ebreji pēc cik. Bet kas un tā jau varētu pazarodētīs, baltīši. Gan baltīši, gan tikai baltīši. tādā gadījumā, ja īporu par pravoslavu ticībā. Nav obligāti. Par to, ka viņš...Īgi omotus, visu dziedētību impērijas laiks, ja ar savu luterānus, neko atdabūtīt. Bija luterāņi un jau 19. gadsimtā bija luterāņi kopi izveidoti, bet bija divu školas, bija Pēterburga, bija Reiga, kur dažādas inženieri zinātnes var apģūt. Piemēram, 1861. gadā mums ir dzelzceļš. Iz dzelzceļa ir vajadzēja inženieri, kurus varētu iet Krievijas, kas brauc. Bet, esam telegrāfisti, īstenībā daudz ierēdzinīti. Bija specialitātes, kur brauca čūri. Latvieši jau, protams, pēc brīvlaišanas kursā īnots. Bet 20. gadsimtā es lasīju, ka latviešu skolas rādījā. Sadzēju, ka es tik mozu
skolānu skaitu nav vajadzētu skolu vai taisāt, bet 20 sokus. Bērnē mūzes. Lai es bija sākā nāju. Es knavēju daudz. Cieši interesanti ir, ka piezīme par lūdzes Igauniem. Tas grāmatas ir, ko viņi paši sauka no Ukrainas ir, viņi sauka, ka jūs ir viens tik mužnīgs, paspēries kārtīs, viņi vērtī uzsēdņi. Un es zinu, tas ziņas ir folklorā raukļi sasūti uz nūmēc. Es nūmēc uzstāmā vietā, nepasiet lasēju to teiku Igauni. Ja aizvien jauna pazarodās informācija, projām par lūdzes Igauniem. Tagad tikai pazarodījušies tādā interešu vairāk, ka pēc tam 19. gadsimta būs Somi un Igaunija drusceņi, cik pastātī kurs etnogrāfiskos ekspedīcijas dēļ. Lūdzes Igaunija bija principā 20. gadsimta 70. gados, laikam arī Rīgās Igaunija dēļ atbraukuši. Tot pādīja kādu runotoju dēļ. Bet, piemēram, manas baba dēļ runo igaunisti. Tad mana baba vēl pors vārdus zina igaunisti. Bet 70. gados tikai dēļ runotoju, bet jau tie igauni valoda jau īstos un atrast. Gaida noce, variantu ir daudz, bet visbiežāk tas ir vienkārši kopums. Tas nav viens kaut kāds vīns. Tas nav arī vienīgo vīnu Latviju, kur ir organizēta. Kur vēl? Palūksne? Ir Lūdze, Lūdes aprindas, tad ir tā bija grava, kā saucas? Kurā? Bija Stiglova. Stiglovas apotnība i Alūksnis, reiz punkti Latviju. Lūdze, bet tas specifisko Igauni. Tas uzreiz, bet, ja specifiski, ja bija divu Igauņu izlūksnis, tad, principā, laika vietā izveidojusies. Jums specifiskas posakas ir. Īšam atsašķirās no latviešiem, latviešu posakas ir ļoti specifiskas. Ir arī grāmata, un Sigāna pasaules. Pasaules divas. Bet ir arī Krievijas tagad teritorija Kreskavas apkopulātību. Pēčorīs postati arī Igauni senīgi seti. Labi, es piedāvāju pievērsties pēļiem pūkām, un tad mēs vēl varam arī padiskutēt kaut ko stāvus ar pūku un tēju. Un tad tie, kas paliek, tie var palikt uz... Mēs šodien plānojam dibināt nezināmu rezi. Pēc tam, kad mēs iedu esam aktīvi darbojušies, mēs nolēmām tomēr dibināt nezināmu rezi. Šodien ir tā diena. Tāpēc aicinām palikt, bet arī tie, kas negrib palikt, tie var nepalikt, un mums vēl ir pūkas jāpalikt. Bet pūkas jāpalikt, tā kā droši kāpsiet ēja pūkas. Bet garam tām tieši, kurš var tā? Jā, tikai jāpiereģistrēt.